Paldies, Mārtiņ, bet laiks iepazīstināt ar vēl vienu no jaunajiem Evikas Siliņas valdības ministriem. Un šorīt kārta ārstam un politiķim jaunās vienotības veselības ministram Hosamam Abu Merī. Labrīt. Labrīt. Vispirms esat amatā vienu otro nedēļu, bet tāda sajūta, ka laika ieskrieties jums īsti nebūs, jo šīs valdības izveide tika savā ziņā novilcināta tik tālu, ka ir pats brīdis jau ķerties klāt pie budžeta. Un patiesībā apstākļi nav vienkārši, jo arī patiesībā vakar aptaujas dati, ko mēs prezentējām 900 sekundēs, liecina, ka gandrīz puse, 44% Latvijas iedzīvotāji ļoti skeptiski skatās uz šo te valdības sastāvu. Un tas noteikti nav viegls brīdis, kurā uzņemties tik smagu nozari. Vai jums nešķiet, ka daļēji tieši process, kā tika izveidota valdība un ar ko tika izveidota valdība, arī ir šīs iedzīvotāju skepsis pamatā? Es domāju, ka tas varētu būt saistīti ar to pēdējo 3-4 mēnesi pēc prezidenta vēlēšanā, ka iepriekšējais koalīcija nebija aktīvas darbības, vairākas runas, pārmetumi viens otrām, tikšanās, kas bez rezultāti, un pēc tam beidzas ar iepriekšējās valdības krīšanas, un pēc tam sāk runā ar jauniem, kā teikt, koalīcijas potenciāli partneri un beidzas ar jaunu valdību, kuri cilvēki iespējami viena daļa uzskata, ka, piemēram, Nacionāla apvienība un apvienot saraksti ir ārpus, tad opozīcija, tad varbūt viņiem šajā valdībā konkrētas darbības, priekš viņiem nebūs laba, kā viņi gribēja, bet arī, manuprāt, ka tas ir nedaudz tradicionāli Latvijā, ka vienmēr, kad ievēlēt kaut kādu jaunu saimu vai jaunu parlamentu vai jaunu valdību, ir tā, ka cilvēki negrib ticēt uzreiz, nedot to kredītu, pozitīvu kredītu uzreiz, gaida, vai būs kaut kādas pozitīvas darbības. Līdz ar to šajā valdībā ir jāpierāda ar darbiem, ka viņi ir gatavi strādāt tautas labā un ātri vajag risināt daudz jautājumu. Nevar vienkārši dažiem mēnešiem strādāt un tikai apsolīt un atkal, kā teikt, labas uzrunas un beigas bez rezultāta. Tad vienkārši vajag konkrēti darbības katru periodu, lai pierāda tautā, ka tomēr valdība strādā. Vēl pavisam nedaudz par to priekšvēsturu, kā valdība tapus. Mums neoficiāli zināms, ka tieši jūs pievienojāties Evikas Siliņas komandai, tas pēdējais, ka tieši ar veselības ministra atrašanu veicās vissmagāk. Vai tā ir tiesa un cik laika jums bija vispār apdomāties? Mazāk nekā 24 stundas, varam pateikt. Bija jāpieņem lēmumu, lai mainītu vispār dzīvi ļoti ātri. Bet es esmu politikā un es saprotu, ka politikas ir vienkārši jābūt, jāiet kopā ar izaicinājumi, un ja tu esi politikas, tas nozīmē jāpieņem atbildību. Nedrīkst pateikt, es palikšu saimā, man tur vieglāk, man brīvāks laiks nekā ministra kabinēta. Tomēr ir jābūt atbildīgs un jāiet strādā. Īpaši jāprasa no manis premjeru un vispār situācija ir tāda, ka vajadzētu veselības ministri, jo valdībā vajag apstiprināt piekdienu. Līdz ar to tas... Neviens negribēja šo veselības ministru? Kā es saprotu, ka pēdējā mirkli veselības ministri palika vienotībā. Un tad iekšienē notika diskusija par potenciāli kandidāti. Un ņemot vērā, ka es esmu ārsts un vienotības domas priekšsēdētājs, tā kā es biju pirmais sarakstā. Un kad man zvanīja un teica, Hosam, vai tu esi gatavs? Es teicu, ja tas ir komandas darbu un Latvijas labā, noteikti es esmu gatavs. Bet droši vien arī pats sev uzdevāt šo jautājumu, vai ja arī esat labs ārsts vai esat labs menedžeris, vai tiksiet galā ar amata pienākumiem? Protams, tas ir ļoti nopietns jautājums, bija tā 24 stundas domāt. Bet pēc būtības esmu cilvēks, es esmu arī vadīju gan komisijas saimā, gan arī domas priekšsēdētāja partijā, arī liela institūcija, gan arī esmu kaut kāda veidā, kā deputāta, arī ļoti aktīvs ar diplomātiem. Tad man ir tādas spējas, ka es varu runāt ar cilvēkiem un mēģināt atrast kompromisu.
Starp citu, esat jau minējis, ka vēlētos turpināt, lai arī mazākā apjomā ārsta praksi, bet pat pie frakcijām nepiedarošā deputāta opozicionāra Glorija Grabcova rosinājas veikt likuma grozījumus, sakot, ka tomēr ministrs un ārsta pienākumi tos nevajadzētu apvienot. Viņi tur saskata interešu konflikta riskus, un šorīt aptaujā arī Latvijas iedzīvotāju viedoklis 80% uzskata, ka ministrs nedrīkst apvienot amata pienākumus arī ar ārsta darbu. Vai jūs nesaskatāt? Bet ministrs ir ārsts un veselības ministrs. Nē, tas jautājums, man liekas, ir aizgāja tik tālu un tā nebija domātā. Es teicu pirmadienā, ka visticamāk kaut kādas stundas, īpaši brīvdienas, piemēram, sestdienas, ne katru sestdienu noteikti, jo fiziski nav iespējams to darīt. Es tagad patreiz, es esmu 7. dienā ministrijā un vispār mēs sākam strādāt 6 un mēs esam mājas 10–11 vakarā. Un vēl arī jālasa tik daudz dokumentu un jāseko līdzi visi notikumi. Ja? Līdz ar to tas darbs ir ļoti smags un nepieciešams daudz laiku. Ja man nākotnē palika dažas stundas sestdienas, lai es varētu ar daži pacienti, kas ar mani jau 20 gadi, mēs kopā ārstējam, es ārstēju viņu, piemēram, hroniskas slimības. Ja es varētu, tad būs labi, jo tas arī ir kvalitāte, un tas arī ir kvalifikācija arī. Jo, visi zinām, tās politikā nav mūžīgs jautājums, un es esmu ārsts un certificēta ārsts, un man nepieciešams nedaudz strādāt, lai es varu atgriezt atpakaļ savā praksē un ārstēt cilvēkiem. Un tāpat arī Gribcova varbūt vajadzētu kādreiz gastroenterologu, un viņa nāk pie mani. Ja un palīdzēsiet, viņa neatteiksiet. Noteikti palīdzēšu. Ja es 2 gadi neko nedarīšu, tad visticamāk viņa neticēt, kā arī vispār kaut ko sako un saprot no gastroenterologijas. Dodamies tālāk tagad gan pie darāmajiem darbiem, un šī brīža aktualitāte numur 1 ir draudošais mediķu streiks, kuru vakar jau daļēji sākāt mēģināt dzēst šo ugunsgrēku nozarē, tikāties ar arotbiedrības pārstāvjiem. Vēl, protams, tas process turpinās, jums ir dots nosacīti laiks, nepilns mēnesis, ko arotbiedrība sagaida kāds risinājums. Ko jūsuprāt, jūs reāli varat solīt? Jo tagad nonākat kaut kādā mērā pat mainītās lomās. Esat bijis ārsts, kurš arī sagaida kādus uzlabojumus nozarē, un iespējams jums tagad ir jābūt tam slikto ziņu vēstnesim, kurš dodas pie ārstiem. Vai būsiet labo ziņu vēstnesim? Es esmu pārliecināts, ka sliktas ziņas nebūs. Būs labas ziņas. Jautājumi, vai tas labas ziņas ir pietiekami, lai arotbiedrībā pieņem to, ka tomēr tas ir sākums. Jo es zinu, ka budžeta ietveros būs finansējumi nākamā gada atalgojums, medika atalgojuma palielināšanā. Jautājumi mēs varam runāt par procentiem, cik var, cik tā budžeti ir iespējami palielināt algas. Tas ir logiski, ka tā inflācija nav normāla un tik liela, un gan māsinies, gan arī ārsti, gan arī vidē personāli ir nepieciešami pie algas kaut kādu procentu, lai viņi var izturēt šī grūtais laiks. Bet mēs runājam tātad tikai par nākamo gadu. Tā uzreiz nevar mediķi sagaidīt izmaiņas vēl šajā gadā? Nē, šajā gadā mēs nepaspēsim vairāk, jo mēs tagad runāsim līdz 18. oktobri, un budžeti būs līdz novembrim, un es domāju, ka šogad no 1. janvāra ceru, vakar runājam ar arotbiedrības priekšsēdētāju, un runājam par nākamā gadu, un es ceru, ka līdz 18. oktobrim mums būtu ļoti laba vienošana, ko mēs parakstīsim kopā un sāksim strādāt kopā. Jo ļoti svarīgi, es viņam teicu, tas nav mana ministrijā, tas ir mūsu visiem dzīve un veselība, un viss kopā jāstrādā kā vienota komanda, lai uzlabotu sistēmu un lai būtu vairāk finansējumu. Tad varbūt ir vērts tagad salikt tādus akcentus, jo veselības portfelis, kā nu pat ievadā arī vienojāmies, bija tas viens no smagākajiem, kuram bija pat ļoti grūti atrast ministru, tāpēc ir svarīgs tas jūsu fokus, jo problēma ir varbūt vairāk nekā viena ministrēšanas laikā var vispār atrisināt. Tad kuras ir tās galvenās prioritātes? Teiksim, prioritātes numur 3, uz ko fokusēsies? Nākamā gada vai vispār? Savā vēlams ministrēšanas periodā, kurš nezinām ilgumu. Ja mēs runāsim 3, tad pirmais ir noteikti pacienti dabūt ātru pakalpojums, pieejam pakalpojums un kvalitatīvu pakalpojums. Un nākamā gada arī ir papildus finansējums šajā jautājumā. Otrs jautājums ir cilvēku resursi, tad ārsti, mediķi kopumā, māsinies, visi. Tad gan atalgojumi, gan izglītības,
gan ir darīt visu, lai būtu vairāk cilvēku personāli, kas strādā, lai arī var samazināt rindu, jo mediķi arī trūkst, diemžēl, Latvijā. Un trešais jautājums ir noteikti, protams, iekšā visi onkoloģija jautājums, ir asinis slimības, psihiskas slimības un tā tālāk, bet es arī redzu, ka medikamenti, tad kompensējama medikamenti, vispirms sarakstu paplašināšana un revidēt to sarakstu, paskatīsimies kopā ar profesionālas organizācijām, kādi medikamenti vairāk neder vai nav efektīvs, un pacienti dzer vienkārši, lai dzertu, ja? Un mēs derējam par to arī finansējumu un bez rezultātu. Un, protams, ir cenas samazināšanas, jo mēs redzam, ka daudz medikamenti, kas ir recepti medikamenti, ja? Viņi ir dārgāki nekā Baltijas rajonā, nu runas par Igauniju un Lietuvā. Un šeit ir ļoti svarīgs jautājums, kā mēs varam strādāt ar farmācijas kompānijām, kā mēs varam samazināt to cenu, lai Latvijas iedzīvotāji būs vieglāk nopirkt medikamenti, kas nepieciešams. Vidējais ministrēšanas garums, ilgums, teiksim tā, veselības ministrijā redzam 9 mēneši, tāpēc, jā, jūs nosauktie akcenti svarīgi, bet, lai izdodas īstenot, būtu vēl ir digitalizācija, ir ļoti svarīgs jautājums. Un šajā veselība, tas ir jautājums ir ne tikai uz vienu gadu, tas ir vairāk, bet mēs sākam jau strādāt no pirmā diena par to jautājumu, veidot komandu, ar ko var strādāt nākotnē un ielikt visu to plānu, kura laikā un kura datuma mēs varam sākt to un to un to. Bet ko jūs turpināsiet no savas priekšgājējas? Līgas Meņģelsonas jums pretstatā viņai ir premjera partijas aizmugure. Lai nesanāk tā, ka katrs ministrs, kas atnāk, sāk kā tukšā vietā. Tur bija jautājums, ko viņi atstāja mums. Es domāju, ka tas atalgojuma reformu, kur tā kā pieņemt un nebija realizēt, bet šī jautājums ir vairākas diskusijas nepieciešama atkal par to, lai varam virzīt uz priekšu. Otrs jautājums, to Saima ir tāds likums, kas ir saistīts ar metodiskais centri izveidi. Tas nozīmē, visa Latvija būs viena algoritma ārstēšana, diagnoze, tāda kvalitāte būs līdzīga, piemēram, pakalpojumu, ko mēs saņemam Rīgā un ko mēs saņemsim ārpus Rīgā, vienalga kura vietā. Jā. Un šeit ir jautājums ir ļoti svarīgs, un to es turpināšu, un ir nepieciešams finansējums nākamā gada arī ir iezīmēt budžetā. Tā kā šeit mēs ejam uz priekšu ar to arī tā saucamas tīkls vai pakalpojums tīklu pa visu Latvijā. No slimnīcas eliminēšanas un tā tālāk. Jā, jūs minējāt jaunais mediķu atalgojuma modelis, kas, kā redzam, vēl joprojām nav apstiprināts, lai gan aizsākums tam ir vēl iepriekšējā ministra laikā, Pavļota laikā. Bet ko jūs noteikti redzat, ka neturpināsiet savukārt no Meņģelsonas kundzes aizsāktā? Tur jau nebija tāda tik daudz, viņa arī bija laiks, reāli viņa nebija tāds laiks, viņa lai kaut ko darīt lielu un neturpināt. Viņa arī sāk kaut ko par digitalizāciju pēdējā laikā, pēdējā mēneši viņa arī ministrēšanas laiks, un es saprotu, ka nekas nevirzē uz priekšu, bet mēs jau turpināsim, strādāsim. Šorīt mūsu studijā viesojās Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas valdes priekšsēdētāja Rīgas Stradiņa universitātes vadošā pētniece Daiga Behmane, un mēs lūdzām viņai arī, izmantojot izdevību, uzdot jums jautājumu, un viņa vispirms novēlēja veiksmi, izturību un to, lai izdodas sistēmiskas kļūdas risināt, citādi sanāk tā dzēst tos mazos akūtos ugunsgrēkus, kur tie parādās, un tādas sistēmiskas izmaiņas nenotiek. Bet viņi tomēr gribēja zināt, kā onkoloģijas reģistru jūs redzat un kādu pienesumu jūs tam varat sniegt? Tieši onkoloģija. Onkoloģijas ir vairākas problēmas onkoloģijas jomā. Šobrīd mēs redzam, ka pēdējā gada pēc Covid pandēmijas ir auguši daudz, īstenībā ļoti daudz slimo ar onkoloģiju. Dēļ tā, ka 3 gadu laika, pandēmijas laika, nebija iespējami tik laicīgi uz diagnoze, pie specialistiem. Līdz ar to ir lielā, teiksim tā, sastrēguma, tā saucamā zāļu koridors. To vajag ātri risināt, tas ir pirmais jautājums. Otrais jautājums ir noteikti. Ir nepieciešama arī revidēt onkoloģijas ārstēšanas kompensējumu medikamentu sarakstu. Tur arī nepieciešama daudz inovatīvi medikamenti.
Trešais jautājums ir reģistri, kur no 17. gada ir tikai vecas informācijas, nav nekāds jaunas lietas iekšā. Un tur ir jautājums par finansējumu, lai uzlabotu to reģistru darbību, jo reģistri ir ļoti svarīgi, tas ne tikai priekš Latvijā, arī priekš Eiropas Savienībā kopumā. Un tas dod mums gan dati, gan prognoze, gan uz to pusi mēs ejam ar onkoloģiju. Ja. Līdz ar to šī ir arī prioritāte mūsu darbības digitalizācijā arī nākamā periods. Bet jūs redzat arī kaut kādu tādu reālu plānu, kā to sakārtot, jo šīs problēmas, ko jūs nosaucat, ir senas. Jā. Ir pieņemta digitalizācijas stratēģija, kur arī ir rakstīta par plānu iekšā un dažādas kompetences centru un cilvēki, kas strādā, lai vienkārši risinātu šī digitāla jautājums, ja mēs runājam par registru. Un otrs problēma, protams, ir finansējums. Jā. Mums jau visi pagājušā nedēļa runājam par to, ar ko mēs varam sākt. Saprot, es tagad katru papīru, katru failu paņēmu rokās, tur ir problēmas. Un līdz ar to mēs, kā es runājam šodien ar jums, mēs ielikam prioritāti, ar ko mēs sākam. Un tāpēc notika ļoti intensīva tikšanās ar specialistiem, un es domāju, līdz gada beigām man būs daudz skaidrībā, ko mēs darīsim, un kad mēs sāksim, un kad mēs beigsim to lietu risināt. Pavisam noslēgumā pie labākā scenārija valdība var nostrādāt 3 gadus līdz nākamajām Saeimas vēlēšanām. Ja jums dos šos 3 gadus amatā, atrisināsiet minētās problēmas? Es domāju, ar digitālas jautājumu mēs būsim uz priekšu diezgan, es ceru. 3 gadi tas ir daudz. Jautājumi par rinda samazināšanu ir jābūt. Samazināšanā. Vienmēr būs rinda, diemžēl, jo mūsu arī demografiskā situācijā, ārstu personāla atalgojumi ir jābūt labāk. Veselības aprūpes sistēmas budžeti ir jābūt tuvu starp 12 un 13, es ceru, procentu no kopējas budžeta izdevumi. Es ceru arī, ka mēs noteikti ātrākā laikā nākamā gada vajag atrisināt jautājumu par medikamentiem un cenas un kompensējumu medikamentu sarakstu nākamā gada. Paldies jums! Šie ir ļoti konkrēti izmērāmi solījumi un izmērāmi termiņi pretī, un lai jums izdodas. Paldies! Jaunais veselības ministrs Hosams Abu Merī bija mūsu šī rīta viesis, bet mēs turpināsim raidījumu jau pēc īsa brīža, un tad tiksim